kurš idiots kaut ko tādu izdarīja? Šo jautājumu mēdz atskaņot dakteri, šo jautājumu mēdz atskaņot elektriķi un santehniķi, šo jautājumu mēdz atskaņot arī vadītāji. Un jo īpaši bieži tas notiek par stratēģijām, dažos gadījumos pieņemtajām, dažos gadījumos nepieņemtajām. Par stratēģijām organizācijā katram ir savs viedoklis, katram ir padomi, kas vairumā gadījumi ir savstarpēji izslēdzoši, tomēr atbildība par sekām, kuras radīsies no jebkuras izvēlētās versijas, tomēr gulstās uz vadītāja atbildības pleciem, kur vadītājiem meklēt idejas un atbalstu nākamā gada stratēģiju izveidēji. 25. gada 23. oktobrī apmācību aģentūras Master Training organizētajā stratēģiju konferencē GoldenEye 2025 vadītāji varēs sekot Latvijas jaudīgāko stratēģiju ekspertu, kā arī valsts pārvaldes un privātā sektora profesionāļu skatījumam par metodēm, principiem un piemēriem stratēģiju veidošanā. Kas ir svarīgākās vides izmaiņas? Kā vērtēt stratēģijas un to mērķus? Kā stratēģijas formulēt saprotami un lakoniski? Kā attīstībā izmantot mākslīgo intelektu? Kā veikt pārmaiņas un stratēģiju realizāciju uz organizācijās? Kas ir svarīgākās atšķirības valsts un privātā sektora organizācijās? Atbildes uz šiem un daudziem citiem stratēģijas strādē svarīgiem jautājumiem Master Training stratēģiju konferencē GoldenEye 2025. Tiekamies 23. oktobrī.